Parād zobus. Parād zobus. Jā, vajag izšķīdināt. Šodien šķīdināsim ar kolu. Šodien mēs dzeram kolas, ja to tā var nosaukt. Ir daudz lietas, ko cilvēki sauc varbūt īsti nepareizi. Piemēram, par pamperiem, man liekas, sauc visas sautiņu biksītes. Kaut gan pamperi ir viena firma. Un tāpat arī kolas. Ja kolas ir viena firma, tad ir, piemēram, Pepsi, kas arī mums ir tumšā limonāde, bet visi viņi tāpat sauc par kolu vai Pepsi kolu. Man pa Pepsi kolu. Agrāk bija Pepsi kolu, tagad ir vienkārši Pepsi uzraksts. Kas mums te šodien ir? Mums ir 6 kolas. Daudziem droši vien nepatiks, daudzi droši vien nelieto, bet mēs šeit... Daudzi lieto. Daudz mēs šeit tad nogrākojam. Mums būs, sāksim mēs ar standarta kolu, kas ir parastā kaut kā kola, droši vien visiem viszināmākā. Šodien arī tas mērķis ir saprast, vai varat pateikt, ka šitā ir kola, tur ir ar cukuru, bez cukuru vai kaut kāda cita veida kola. Šitā mums ir parastā kola. Es mēģināšu uztaisīt Līgai ātri dāvanu, jo šitā vēl ir kola no... Jā, dāvana bantīti. Dāvana bantīti. Varbūt kāds nav redzējis, ja redz to veiklā var nolipināt. Pagaidi. Jā, pasaka, vēl Valentīna diena tuvojās. Valentīna diena tuvojās. Burvīgi. Un tad te ir tāds pļipaks, kas ir... Uztais mūziku. Dun, 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 dun. Tad uztaisās it kā bantīte. Nē, īstenībā nav slikti. Šitā gan tāda nesmuka bantīte. Es tikai nespratu. Lūdzu, tas tev Valentīna dienā. Tad mēs dzeram parasto kolu. Tad mēs ņemam Zero Sugar, kas ir Coca-Cola, bet bez cukuru, bez kalorijām. Agrāk pa kino gāja kaut kāda reklāma, kad cilvēkiem it kā kolas vietā ielēja Cola Zero, un tad viņi garšo nevarēja pateikt atšķirību. Man savukārt liekas, ka es varētu, vai es pateikšu, ka vismaz kur ir bez cukuru kola. Tie ir tie standarti, mēs droši vien ejam ar Pepšiem tālāk, kas mums arī ir. Mums ir Pepsi parastais, un mums ir Pepsi No Sugar. Saucās, nezinu, vai viņš saucās Pepsi Max. Tur ir kāda viņām reāli kolas ir atšķirība? To mēs mēģināsim noskaidrot. Nē, bet vispār. Divas firmas. Vienkārši divas tāpat kā kukurūza. Es domāju, tur pat recepti, it kā kola ir baigā slepenā recepte, varētu būt cita recepte. Jautājums, vai vispār viņas var atšķirt. Varbūt būs tā, ka tu blakus dzer, un tu uzreiz jūti, ka... Šitā ir kola. Ka tā ir Pepsi, un tur ir kola. Un mums ir vēl dīvainīši. Samērā, jau kādu laiku ir tāda RC kola, kas laikam nav... Man liekas, neesmu dzērus. Tādā buņģiņā mēs dabojām. 1905. Buņģiņa smuka man patīk. Buņģiņa ir smuka, un tad, protams, mums ir droši vien tāda ritīga pat ģelka. Gaismā līdzīgi izskatās caurspīdi. Kola, kas it kā ir vienkārši kola, bet te ir tādiem maziem burtiņiem tādā pelēkā fonā ir rakstīts Rimī. Tā kā Rimī kola. Es zinu, vēl ir tāda fantastika limonādes, bet tās mēs neatradām. Bija slinkums braukt meklēt, mēs iebraucām Rimčukā, ko mēs atradām. Tas arī šodien būs. Tā kā šodien ir parastā kola Zero kola, parastais Pepsi, bez cukuru Pepsijas. Un kaut kāds divas, viena ir RC kola un viena ir Rimī kola. Tas mērķis vienkārši saprast, vai vispār ir kaut kāda starpība, vai ir jēga pirkt īsto kolu. Jā, vai ir jēga pirkt īsto kolu, varbūt Rimī kola ir labs aizvietotājs. Un interesanti. Interesanti. Kas interesanti? Interesanti pagaršo. Jā. Tā kā mēs lejam pīpauzīt un... Esam apakaļ. Mums ir maģiski salējušās kruškas. Vizuāli, principā, es neredzu nekādu baigā atšķirību, izņemot laikam pirmo.
Pirmā izstās gaišāka nekā pārējās. Nē, man liekas, tas leņķa dēļ, kā tu skaties. Jā, bet vispār es pilnīgi neko neredzu, vispār nekāda. Skata ziņā. Burbulīši ir visām. Jā. Un izrādās, ka tomēr kola zobus nešķīdina. Pats Danilāns vai kā viņu sauc, teica, ka ik pa laikam kolu vajag iedzert. Jā, ka kola īstenībā, protams, samērīgos apjomos, bet kola veicina kuņu sulzu. Vēders darbība, jo pat, ja vēders īsti nestrādā, tad var iedzert kolu, var tā teikt palaist, piestartēt vēderu. Es zinu, ka pat profesionāli sportisti, kas ir arī olimpieši, teiksim, tā arī dzer sacensību laikā kolu, tīri tāpēc, lai vēders normāli strādā. Tā kā nesatraucieties, mums viss būs kārtībā, cerams, pēc garšošanas. Jā, parasti, kad klejo riņķiši te vēderu vīrus, tad arī kola ir viens no līdzekļiem, ko var mēģināt lietot, lai mazinātu. Tu man dod, paldies. Jā, šodien jāsmažo. Jāsmažo? Es domāju, jā, jo šitā ir tāda ķīmiska smarža tai pirmai. Man liekas, kola smažo, oriģinālā kola smažo sodā. Šitā nav kola. Tad šis ir pepsis tā kā, ne? Nē, es domāju, tas būs viens no tiem Rimi vai... Vai arī, jā, bet viņam ir tā krāsa bišķi savādāk tomēr. Tāda diezgan neizteikta, liekas tā garša. Šitā noteikti nav kola. Tāda pliekana dikti. Labi. Man atcīt kaut kādu, zin kā, kaut kādu kožļenu tā kā. Jā, kaut ko tādu. Ir šitais Jungle Pops, ko saldē. Zemeņu? Nē, kols. Zemeņu. Un garšos zemeņu Jungle Pops. Šis, man liekas, smažo. Šitā ir kola. Kolīgāk, bet... Kolīgāk, jā. Kola. Zero? Nē, bet viņai ir kaut kāda pēcgarša. Es saku, kola zero tā ir. Eksperti. Es zinu, ka tās, kas ir zero un light, tās ir parasti gāzētākas un te ir vairāk gāzi iekšā. Tāpēc es domāju, jā, tas ir kaut kāds vai jā, varētu būt kaut kāds zero. Bet viņš labāks ir par to pirmo. Jā, noteikti. Tā, trešais man. Vispār, man liekas, smarža nav pasmažo. Jā, sula. Vispār nav smarža, man liekas, es nejūtu vismaz. Šī pat nav īsti tāda. Kola tā nav. Nē, šitā droši vien tas Rimi varētu būt, es pieļauju. Vispār nav. Man liekas, tas pirmais pat labāk garšo. Jā, pirmais, manuprāt, pirmais garšo labāk man vismaz. Es vēl garšoju ceturto. Sargi, pagaidi. Šitā man nav smarža. Jūt, nejūt? Šitā ir laba. Jā? Man šitā laikam vislabāk garšo, bet šitā arī nav kola, šis ir pepsis. Es saku, ka šis varētu būt kaut kas tuvu kolai īstenībā. Nē, šis ir pepsis. Šis ir pepsis, manuprāt, un ar cukuru. Viņi man ar otrais un ceturto vienādi garšo. Nē, ceturtā ir kola. Nē, otrais ir labāks pat. Otram ir pēcgarša labāk. Mēs laikam vairs nejūtam smaržas, jo te ir... Ritīgi iesit nāsīs tās pirmā. Jā. Viņi smaržo, bet nevar pateikt pēc kā viņi smaržo. Pirmā, jā. Skābumiņš beigās. Man gribēs teikt ritīgi tāds salds. Bet viņi ir tāda... Šitā arī nav kola, manuprāt. Šis tas KC vai nevarētu būt? RC kola. RC. Bet man tie ir labi garšo īstenībā. Nu, ir tāds skābulītis. Man viņi tie ir labi garšo. Tā. Starp otro un ceturto. Man ir starp otro un ceturto arī, jā. Nu, pēdējā. Kas mums vēl nav? Mums nav īstā kola. Nē, šis labi smaržo. Šitā ir īstā kola. Kā domā, var dzirdēt kā BA aurē? Mūsu čīkstulis. Jā. Vai šitā ir kola parastā? Nē, es saku, otrais ir pepsis vai? Man liekas, ka šitā ir kola. Man viņas viss jau tagad jūka, godīgi sakot.
Es aizskriešu pēc papīrīšu. Apskatīsimies. Papīrīšu, mūsu leģendas. Mūsu lielās labas. Dodiet skrien pakaļ. Ar ko mēs sāksim, ja tu attaisīs venā? Atraudziņas nāk. Es attaisīšu, tu Tātad mēs nebļaujam abi reizē, ja? Tāpēc es esmu galvenais. Nu, kas ir pirmais? Šitais. Kas ir pirmais? Tas case, ne, vai kā viņi tur sauc? Pirmais? Jā. Pirmais ir rimīkola. Es, man liekas, teicu, ka pirmais ir rimīkola. Protams, tagad jau visi gudri. Nu, labi, nu, tālāk. Es pirms tam teicu. Otrais. Kas ir otrais? Otrais, man liekas, ir Cola Zero. Pepsi Zero. Ko es teicu, ka tas ir Pepsi? Jā? Tā. Trešais. Šis trešais. Pēdējais. Man likās tā ir Rimi. Un kas tas tāds ir? Kas tas ir? Kola. Nevar būt. Parastā kola. Vislabāk. Tiešām. Viņa tādā skabenumiņš. Tagad es dzeru visu scenāriju. Tā, ceturtais. Nē, tur kaut kas ir sajauts. Tā nevar būt. Pēc tam ceturtais. Cola Zero. Ceturtais Cola Zero. Piektais. Man liekas Pepsi. Piektais, ko es teicu, ka ir Pepsi, ir RC Cola. Un sastais. Man liekas parastā kola, bet... bet viņi ir īpatnē tā piektā. Sastais ir Pepsis. Parastais. Tad man abi divi galā ir Pepsi, man vislabāk garšo. Tev taču, jā, otrais sastais ir Pepsi. Man ir Pepsi šādi. Man bija tā kā ceturtais sastais, kas ir Cola Zero un Pepsi. Nu, labi. Bet, rezumējot, jāsaka reāli. Nu, it kā bija, man liekas, vai nu tāpēc, ka mēs pirmo dzerām to Rimi kolu. Viņai tā smarža bija savādāka. Bet pārējās... Tiešām trešā ir parastā kola. Nu, tā tur ir. Tu vēlreiz pagaršot mums vēl ir. Es neticu. Tu esi sapalsitējis rezultāts. Es šitos netaisīju. Tu tā... Palīgs taisīju. Tu droši vien spēcā, tāpēc, ka tu gribēji atkal, lai tev ir uzvara. Man jau te jau nav uzvara, neuzvara. Tā tad, ja ir jāpēr, ja gribās dzert, nevar to saukt par kolu, bet par melno limonādi. Burbuļotā melnā limonādi. Reāli man liekas, to starpību varbūt jūtu pirmajā malkā, tagad es dzeru, man liekas, visi pilnīgi vienādi. Jā, tas gan. Tā kā... Bet piektā tā, jo tā atšķirās. Tā ir, varbūt, un pirmā arī Rimi kola arī atšķirās. Es gribu pagaršot, kur ir kola. Rimi kola ritīgi atšķirās. Trešā ir kola un Cola Zero ir ceturtā. Vai var atšķirt kolu no Cola Zero? Kur bija Cola Zero? Ceturtā? Trešā ir kola, ceturtā ir tā. Tiešām tā ir kola. Uzreiz dzerot ir bišķiņ, bet ļoti minimāli. Tā kā... Ceturtā ir Cola Zero? Jā. Bet viņi ir savādāk nekā trešā. Tāpēc, ka tur jau mākslīgai saldinātāji. Viņi ir bišķiņ atšķirības, bet... Es teiktu tā, ja jūs gribat kolu pērciet, jebkuru... Nav tā, ka tur ir viens vienkārši turpiniet pirkt kolu un nebojājiet sev. Nē, viņas viss vienādi. Es nesaprotu, kāpēc kola man ir pat pēdējā, man sanāk Pepsi vislabāk garšo. Mēs droši vien vēl pagaršosim no pudelēm, kā garšo, bet pie viskija droši vien lejiet, ko jūs gribat. Mēs viskiju neceram. Viski ar kolu man es nešķiet, tas nav beigt prātīgi. Var redzēt, ka nedzer. Labi, ejam dzert kolu. Iesim dzert, jūs arī ejiet. Miers un Dievs. Čau.